9. oktobrī kādā Vecrīgas kafejnīcā notika kārtējā Latvijas postkrasēru tikšanās, lai dalītos pastkaršu sūtīšanas pieredzē un nosūtītu jaunus pastkartes nezināmajiem vēstuļu draugiem visā pasaulē. Kas tieši ir postkrosings, stāsta Latvijas Posta mārketinga projektu vadītāja Lolita Grāvīte. Postkrosings tā ir tāda starptautiskā lieta, kas ir iespējama caur internetu palīdzību. Vajag piereģistrēties, tad jūs uzspiežiet, ka jūs vēlaties nosūtīt kādu pastkarti un jums iznāk kāda adrese no jebkuras vietas pasaulē. Tad jūs uzrakstiet kartiņu ar adresi un ID kodu. Otrā galā cilvēks saņem šo kartiņu un reģistrē šo pašu ID kodu internetā, tādējādi parādot, ka viņš ir saņēmis. Tajā laikā, kad reģistrēts, ka viņš ir saņēmis, kāds cits kaut kur citur pasaulē atkal saņem jūsu adresi un uzrakst pastkarti un atsūta jums. Tas ir tāds vienreizējs moments, kad tu kādam kaut kur aizsūti un kaut ko saņem. Un nekad nav zināms, kāda būs kartiņa vai par ko būs rakstīts kartiņā. Un vienmēr kaut kas jauns, kaut kas negaidīts un tāds patīkam atvērt pastkastīti, jo tas ir tas pārsteiguma moments, jo mums mūsdienās vairs nesūtam tik daudz kartiņas, vai nu vienīgi kāds ir ceļojumā. Tad ir tā sajūta, ka tomēr tu gaidi to pasniegt un tu gaidi to vēstuli. Un šeit ir ļoti daudz cilvēku, kuriem jau ir simtiem kartiņu, un tā jau tāda kustība, ko viņi dara. Un man katrā ziņā liekas ļoti aizraujoši, jo es pati jau gadu nodarbojos ar šo. Un ir arī tā, ka tajā mājaslapā, kur mēs piereģistrējamies, ir arī tāds neliels tā kā profils, kur par sevi var pastāstīt. Un tad var izstāstīt, vai nu es gribu tikai kartiņas ar kaķiem, vai tikai ar dabas skatiem. Un tad cilvēki citur pasaulē meklē to. Man ir tā, ka es pateicu, ka es vienkārši uzstīju, kas es esmu un kas man patīk. Un tad, mēram, es saņēmu pastkarti ar filmu, jo vienkārši tas mans mīļākais seriāls. Cilvēks to izlasīs un atradis man speciāli domātu kartiņu. Un tā ir tāda jauka sajūta zināt, ka kaut kur pasaulē kāds par tevi ir padomājis un veltīs tev laiku. Ar postkrossingu es nodarbojos aptuveni 4 mēnešus. Es esmu nosūtījis 39, bet šodien saņēmu vēl vienu kartiņu 38. Protams, man ir sava mīļākā kartiņa, tā ir no Francijas. Viens puisis man to atsūtīja uz kartiņas, ir tāda sieviete, tīģera kažociņā un rokās tur maz tīģerēna. Bet smieklīgi ir tas, ka tam puisim ir tāds ļoti, ļoti saudabīgs rokraksts, un es neko nesaprotu, kas tur rakstīts. Es ar postkrossingu nodarbojos jau gandrīz gadu, 11 mēnešus, un saņēmis esmu apmēram 220 pastkartes, arī nosūtījis. Es atklāju, ka pastkartes var taisīt no dažādām materiāliem, no iepakojumiem. Piemēram, šeit man ir viena līdzi, no apelsīnu nektāra. Pilnīgi neko nav izmaksājusi, vienkārši izgriez ārā, noplēs foliju daļu, un šeit es gatavojos sūtīt viņu uz Kanādu. Esmu nosūtījis jau apmēram 15 šādus dažādus iepakojumus, no skrīva ar saldumiem, brīnišķīgas pastkartes sanāk no sulu pakām, un visi, kas saņem, visi ir priecīgi un pārsteigti.